Aviation is a passion. Es kādēļ Latvijā gāju garu un grūtu ceļu, lai ierakstītu mitisko un leģendāru lidaparātu Pilatus Porter vārdu Latvijas reģistrā. Šo projektu mēs patiešām varam saukt par savu lepnumu un lielu sasniegumu. Pilatus zināms ar slaveno dalību Everest skydīve projekta, pateicoties unikālam spējām celties līdz pat 7,5 km. Neviena cita lidmašīna pasaulē nevar darīt to, ko Pilatus Porter. Ar jauno lidmašīnu mēs beidzot varam pāriet no hobija uz sportu. Līdz šim lielākajai daļai Latvijas izpratnēcēju šī bija vairāk tāda brīvdienu izklaide, bet tagad mēs varam strādāt ātrāk, augstāk. Cilvēki var izvirzīt sev augstākus mērķus, varbūt tēmēt uz sacensībām starptautiskām. Kad pirmo reizi ieraudzīju Pilatus Limbažos, man bija asaras acis. Neviens neticēja, ka mēs to varēsim sasniegt. Un tagad aiz manis ir nereāli krūta ļautane, kura ļaus mums pavadīt brīvajā kritienā līdz pat pusotru minūti. J'ai volé à l'école du Tombier du Ciel dans la drop zone du Peugeot, au sud de la France, sous la tutelle d'une légende du parachutisme, Benoît Serel, qui a été mon maître dans le monde du para. Au cours des années, j'ai rencontré d'autres parachutistes reconnus, tels que Fred Fugain et Vincent Raffet, Greg Croisier et Karine Joly, etc. Cette communauté en France est tellement considérable et populaire, elle compte aujourd'hui environ 40 000 parachutistes. En 2017, en arrivant en Lettonie, j'ai rencontré Sergio et Reinis, les fondateurs du Skydive Latvia. Et très rapidement, j'ai intégré l'équipe. Enfin, en 2019, nous avons décidé de créer notre propre drop zone en Lettonie, qui pourrait s'approcher à l'image du drop zone que j'ai reconnu en France. Mon objectif, et pas que le mien, celle de mes collègues, mes amis, d'attirer davantage de gens dans cette communauté afin de leur transmettre notre passion. Sajūta pati galvenā, tas ir, es teiktu, elpa aizraujoši, jo tas ir precīzi tas, kā tas bija. Kad pienāk pie malas, tad ir tāds sajūta, ka to gaisnums nevar ievilkt, bet es nezinu, vai prasās, jo kaut kādā brīdī, kad tu jau krīti, tu jau pats automātiski, protams, sāc elpot un viss ir kārtībā, bet sajūta ir brīnišķīga, jo tu redzi zemi, tu redzi mākoņus, tu redzi visu pasauli sev pie kājām. Šis ir ne tikai leciens, kurš bija Latvijas rekorda leciens. Šis leciens galvenais ir mēģinājums un iespēja uzdevināt šo lecienu, šo nenormāli krūta ilgu brīvo kritienu katram latvietim, kurš grib pacelties visu Latvijas, ieraudzīt mūsu Rīgas līci, ieraudzīt mūsu smuku Latviju no 5,5 km augstuma. Katrs to var izdarīt. Mēs to izmēģinājām, tas ir iespējams.